Konspekts nav garš, bet, kā es teicu, nekad neko nevar zināt. Ja? Man ir gadījies uz īsiem konspektiem, bet ne garumā ir tas, ko es gribu pateikt. Bībelē ir tāda vārda stāvēt ticībā. Es jums izlasīšu, kur tas ir rakstīts. Un uzreiz Ebrejiem 11. nodaļa, pirmie 2 panti, ko cilvēki zina. Daudz zina, jau bieži vien citē. Ebrejiem 11. nodaļa, pirmie 2 panti. Jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām, jo tanī stāvēdami tēvi saņēmuši liecību. Un bieži vien cilvēks saka, es stāvu ticībā. Un tas nav nekas nepareizs. Reku Bībelē rakstīts, ka ir cilvēki, kuri ir stāvējuši ticībā. Viņi ir pilnībā paļaujušies uz to, kas cerams, pārliecināti par to, kas vēl nav redzams, gaidījuši Dievu. Gaidījis Dievu stāvēja ticībā. Bet tad, kad lasa visu šo nodaļu, faktiski viņi rīkojās. Viņiem bija Dieva doti apsolījumi, Dieva doti norādījumi. Amen. Un faktiski viņi rīkojās. Tāpēc gribētu drusku cītiņu parunāt par to, kā tas izskatās stāvēt ticībā. Jeb, var teikt, palikt ticībā. Amen. Dzīvē ir dažādi izaicinājumi, dažādi jautājumi un visādas šaubas reizēm uznāk virsū, vai ne? Ir svarīgi, ka tu uzticies un paliec ticībā, jeb stāvi ticībā. Ebrejiem 11. nodaļā no 13 līdz 19. Tur lasīt arī citas vietas, bet es izvēlējos šīs rakstu vietas no 13. līdz 19. Vēstule Ebrejiem 11. nodaļa no 13 līdz 19. Šie visi ir miruši ticībā apsolītās lietas nesaņēmuši, bet no tālienes tās redzēdami un sveikdami un apliecinājuši, ka viņi ir svešinieki un piemājotāji virs zemes. Skatījās uz priekšu. Jo tie, kas tādas lietas runā, rāda, ka viņi meklē tēviju. Un ja viņi būtu domājuši par to zemi, no kuras bija izgājuši, tad viņiem būtu bijis laiks atgriezties. Bet tie tiecas pēc labākas, tas ir debesu tēvijas. Kad runā par tēviju, 14. pantā runā par kādu tēviju? Par debesu tēviju, par debesu mājām. Tāpēc arī Dievs netur par kaunu, ka tie viņu sauc par savu Dievu, jo viņš tiem sagatavojas pilsētu. Amen. Mēs zinām, būs jauna Jeruzaleme, jauna pilsēta. Ticībā Abrahāms, kad tika pārbaudīts, ir upurējis Īzaku, upurējis vienīgo dēlu, viņš, kas bija saņēmis apsolījumus, par ko bija teikts, pēc Īzaka tev pēcnācēji tiks nosaukti. Burtiski apsolījums bija saistīts ar Īzaku, nevis ar kaut ko citu. Jo viņš domāja, ka arī no miroņiem Dievs spēja uzmodināt, tāpēc viņš to arī saņēma atpakaļ kā līdzību. Amen? Viņš to saņēma atpakaļ kā līdzību. 16. pāns. Vispirms par to atpakaļ pie 13. panta. Miruši apsolītās lietas nesaņēmuši. Ja jūs izlasīsiet nodaļu, ir rakstīts, ka viņi ir apsolījumus saņēmuši. Tāpēc man ir jādomā, ka runa ir par lietām, kuras bija viņiem apsolītas, un par lietām, kuras bija apsolītas un viņiem atklātas, kas bija priekšā. Amen. Tā kā viņš gaidīja pilsētu, kas uz stipriem pamatiem dibināt. Viņi iet uz debesu tēviju. Tāpēc viņu ticība nedarbojās tikai šeit un tagad saņemt to, ko Dievs ir solījis. Viņu ticība darbojās tālāk, viņi meklēja tēviju. Un nevis tāpēc, ka viņi varēja saņemt šeit ticībā, bet tāpēc, ka viņi meklēja tēviju, Dievam nav kauns, ka viņi sauc viņu par savu Dievu. Amen. Tāpēc, ka viņi skatās tālāk, un te rakstīs, Dievam nav kauns. Pazies, 16. pants, bet tie tiecas pēc labākas, tas ir debesu tēvijas. Viņi tiecas pēc tā, kas priekšā. Tāpēc arī Dievs netur par kaunu, ka tie viņu sauc par savu Dievu, jo viņš tiem sagatavojas pilsētu. Kad tu stāvi ticībā,
un tev tur, nezinu, vajag maizes gabalu, tad viss tavs domas griežās ap maizes gabalu. Un tu gaidi, kad debes tēvs tev pašķirs ceļu un tiks pie maizes gabalu. Bet Dievs runā par stāvēšanu ticībā, ka tu sagaidi arī lietas, kuras tavā dzīvē var nepiepildīties. Tu zini, Dievs tev ir atklājis, tu zini, ka būs. Par Abrahāmu, ja kāds atcerās, runājot par Abrahāmu, Jēzus teica, jūs tēvs Abrahāms, kad redzēja man Dievu, tapa līksms. Viņš saka, ko tu te dziedi, kas tu traks esi? Tev nemaz nav, cik tur tie gadi. Viņi saka, ka tu būtu Abrahāmu redzējis. Viņš saka, Abrahāms Jēzu Kristu uz zemes neredzēja staigājumu, jo Abrahāms patiešām jau bija prom no šīs zemes, kad Jēzus staigāja zemes virsū. Bet Jēzus saka, Abrahāms redzēja Jēzus Kristus dienu. Tas nozīmē, Dievs viņam parādīja to, kas būs. Amen? Abrahāms uzticējās Dievam par to, ko Dievs viņam bija apsolījis. Abrahāms saņēma savā dzīvē to, ko Dievs bija apsolījis, bet no Jēzus pašas vārdiem un no tā, kas rakstīts vēstulē ebrejiem, tie, kas meklē tēviju, skatās tālāk par tiem apsolījumiem, kas ir šodien. Amen. Un tad, kad runā par ticību, vēstule ebrejiem nav tikai par ticību dabūt to, ko Dievs man ir solījis. Tas ir par ticību uzticēties Dievam šodien šeit un uz priekšu. Cik tālu līdz debesu tēvijai. Amen. Kas man dzird? Līdz debesu tēvijai. Tāpēc ticībai ir jādarbojās šeit un tagad un uz priekšu. Stāvēt ticībā nozīmē uzticēties Dievam neatkarīgi no tā, kas notiek. Amen. Un kad runā par Abrahāmu, paskatieties 11. pantu. 11. pantā ir teikts, ticībā arī tā pati Sāra spēja kļūt māte, neraugoties uz vecumu, jo turēja par uzticamu to, kas devis apsolījumu. Vēstulē romiešiem par Abrahāmu ir teikts, ka viņš uzticējās Dievam. Un tas viņam tika pielīdzināts par taisnību. Tur bija ne tikai Abrahāms, tur bija Sāra, kur uzticējās Dievam. Un viņš saka, vecums ir milzīgs. Vecums ir neatbilstošs apsolījumam. Vecums ir pretrunā, jo teiks, ka viņi skatās, viss ir beidzies, nekāda bērna nevar būt, bet viņi turēja par uzticam to, kas solīs. Viņi neņēma vērā redzamo, bet viņi ņēma vērā neredzamo. Stāvēt ticībā nozīmē uzticēties Dievam. Amen. Kāds vīrs kādreiz sludinot teica, viņš saka, iedomājies, tas vecais Abrahams visu laiku gāja pie Sāras uz telti. Viņš saka, senioru pāris. Viņi turpināja sekot Dievam, dzīvot paļāvībā uz Dievu un neskatoties, ka laiks ir pagājis, jo Dievs viņiem bija solījis. Viņi turēja to par uzticamu. Viņi turēja Dievu par uzticamu. Es jums izlasīšu psalmu, 78. psalmu, atšķiriet 78. psalmu, es visu nelasīšu, es jums izlasīšu no 15. 78. psalmā mēs zinām, ka Izraēlas tūkstnesī kurnēja uz Dievu. Atcerieties? Jā. Un tad ir tāda vieta, kur rakstīts, ka viņiem dikti sagribējās kaut kādu īpašu gaļu, un tad viņiem tās paipalas krita un bira. Un šī ir Asafa pamācība, kur viņš runā par to, kā Dievs ar Izraēlu ir strādājis, un runā par brīnumiem, kā Dievs Izraēlu ir izvedis no Ēģiptes, un tauta redzēja šos brīnumus, un tautai vajadzēja dzert, un Dievs deva ūdeni no klints, skaties, kas rakstīts. Viņš pāršķēla klints tūkstnesī un dzirdināja viņus kā ar dziļuma ūdeņiem pa pilnam. Tāpēc, ka šī ir dzēja, tas atkārtojās, viņš lika strūklām izplūst no klints un ūdenim tecēt straumēm. 15. un 16. pāns ir pa vienu un to pašu. Dievs no klints Izraēlam deva ūdeni. Dievs Izraēlam no klints deva ūdeni. Viņi to redzējuši. Viņi ir gājuši pāri pa jūru. Jūra pašķīrās. Ēģiptieši nogrima. Viņi to redzējuši. Viņi redzējuši brīnumu darbus, ko Dievs darīja Ēģiptē. Viņi ir redzējuši. Viņi zina, ka Dievs var. Un skaties, kas notiek tālāk. Bet tie joprojām grēkoja pret viņu un sacēlās pret visaugstāko tūkstnesī. Viņi kārdināja Dievu savās sirdīs, prasīdami barību pēc savas iekāras. Kad Jēzus bija salds tūkstnesī, viņam gribējās ēst, vēlns teica, uztaisi sev maizi no akmens, viņš teica, cilvēks nedzīvo no maizes vien. Jēzus tūkstnesī, kur Izraels krita grēkā, nekrita grēkā. Labi, Jēzus bija fiziski citā tūkstnesī. Bet viņš bija tūkstnesī.
Viņš krita. Es domāju, ka viņš bija jūdejs tūkstnesējs pieļauj. Prasīdam barību pēc savas iekāras. Tas nav vienkārši, ka mums gribās kaut ko, jo Dievs dod arī taisniem to, pēc kā viņas ir ilgojas, bet skaties. Un viņi runāja pretī Dievam sacīdami, vai Dievs var klāt galdu tūkstnesī? Redzi, viņš gan ir sitis klinti, ka iztecēja ūdens un plūda strauti, bet vai viņš var savai tautai dot arī maizi un gaļu? Kas tā ir? Neticība un šaubas, amen, kopā ar kurnēšanu. Tāpēc, kad tas kungs to dzirdēja, viņš apskaitās, un uguns iedegās pret Jēkabu, un dusmas pacēlās pret Izrēlu, jo tie neusticējās Dievam un nepaļāvās uz viņa palīdzību. Šeit atkārtojas viens un tas pats, divreiz par klinti, par ēšanu un par neusticību. Viņi bija redzējuši. Viņi zināja, ko Dievs var. Bet tad viņi teica, a to tu vari? Viņi to neteica tāpēc, ka viņiem vienkārši gribējās, viņi to teica tāpēc, ka viņi neusticējās. Bībelē, ka viņi neusticējās. Viņi apšaubīja Dieva spēju par viņiem parūpēties. Es jums lasīju par Sāru un arī tur par citiem, kuriem rakstīts 11. nodaļā. Šie cilvēki uzticējās Dievam. Uzticējās ne tikai par to, ko Dievs šodien bija solījis, jeb solījis viņu dzīves laikā. Viņi uzticējās par to, ko Dievs bija solījis uz priekšu. Un tieši tāpēc, ka viņi skatījās uz Dieva apsolīto debesu tēviju un uz jauno pilsētu, Dievs neturēja par kaunu, ka viņi saka, es esmu Dieva bērns. Jo viņi sauc par savu tēvu. Amen. Viņi skatījās tālāk, bet stāvēt ticībā nenozīmē vienkārši iespringt, kungs tēvs dod man sardeles, jo es tev lūdzu sardeles jau 3 dienas. Tas nozīmē, ka tu sagaidi apsolītās sardeles un kas tur vēl bija kādreiz sineps un kafija ar pienu tirgū, ja kāds atcerās, kurš ir tik vecs. Ne, tur cīsiņas katlā vārījās lielā peldē. Jūs esat jauni, jūs nezināt. Kad ar tēvu un māti atbrauc uz Rīgu uz tirgu, tad iegāja iekšā, tur bija tā bufeta gar maltāna, tur lielā katrā vārējās cīsiņas un varēja dabūt kafiju ar pienu glāzē. Glāzē. Rupmaize ķieģelīts bija un sineps. Jūs pa jaunu jūs neko neatceraties no reālas dzīves. Kas nav dzēris pienainu kafiju tirgū pie bufetes letes, nezinu, kas ir dzīve vispār jums. Izlutinātā tauta, kad mēs augām. Visu, ko Dievs tev solīs, pat ja tās ir cīsiņas ar sinepēm un kafiju ar pienu, švaka, tirgū pie letes. Tu stāv ticībā un tu dabūni. Bet ar to vien nepietiek. Dievs sagaida, ka tu uzticēsies par lietām, kuras viņš tev parāda, kas būs priekšā. Jo Abrahāms tapa līksms, kad redzēja man dienu. Viņš redzēja, ka tāds glābējs būs. Viņam tika atklāts. Es nezinu, vai tas bija tajā brīdī, kad Dievs teica, tavā dzimumā būs svētīts visas tautas. Varbūt tajā brīdī viņš kas tas tāds? Viņš būs no tevis. Bet kur sākās tas, par ko es gribu runāt, stāvēt ticībā? Viņi rīkojās, viņi darbojās, viņi turpināja sekot Dievam. Viņi gāja uz priekšu, nevis kā Izraels, klausies, labi, man tagad ir 55 gadi, debes tēvs man līdz šai vietai ir palīdzējis, nezinu, kā viņam iespēc tam, jo es jau palieku vecāks, grūtāk. Grūtāk jau paliek, zin kā. Mazu bērnu, kur nolies, tur viņš stāv. Tad viņš sāk rāpot, tev viņš jāpieskat. Kad viņš sāk skraidīt, tev jāskraid viņam līdzi. Es vakar pie mājām saku, tur ieciet vārtiņus, te pārāk daudz mazu bērnu skraida apkārt. Kamēr masa viss kārtībā, ticīgais paliek pieaugušāks, paliek vecāks, es domāju, ka Dievs nevar ar tevi tikt galā. Tu esi tādā vecumā, ka viņam ir neiespējami. Mēs bieži vien tā uzvedamies, it kā Dievs būtu atkarīgs no mums. Dievs saka, ka viņam nebija palīga, kad viņš radīja debesis un zemi, un viņš arī padomnienam neprasīja. Viss, ko viņš radīja, bija labs. Tas nozīmē, ka tas, ko ir teicis Dievs, ir sagaidāms, kas attiecās uz tavu dzīvi. Un tās lietas, ko Dievs tev ir solījis, kas būs priekšā,
tās arī piepildīsies. Bet tu ej nevis pēc tām lietām, kas ir šeit tikai, bet tu ej pēc tām lietām, kas ir priekšā. Tu skaties uz priekšu. Tur rakstīts, apsolīto nesaņēma bija lietas, kas bija solījumā, kuras nebija viņa dzīvē paredzētas. Viņi skatījās uz priekšu kā Abrahams. Wow, būs glābējs, bet tas nebūs viņa dzīves laikā. Pravieši pravietoja par lietām, kuras viņa dzīves laikā nenotika. Amen? Visi citēja Jesaju, redz Dievu jērs, kas nes cilvēks grēks, bet Jesajas laikā tas nenotika. Jesaja to pasludināja. Pravieši pasludināja gaidāmo Jēzu Kristu. Mūzes teica, Dievs vienu dienu jums dos pravieti kā es. Viņi sludināja nākamās lietas, bet Mūzes nestaigāja kopā ar Jēzu Kristu pa zemi, izņemot to brīdi, kad viņš nonāca uz kalnu, lai parunātos ar Jēzu. Amen. Viņi skatījās tālāk, viņi skatījās uz priekšu, un stāvēt ticībā nozīmē, ka tu stāvies, tā var teikt, uz priekšu. Tu stāvi tālāk, nekā tev šodien vajag. Amen. Kāds man dzird? Kāds man dzird? Jūs esat bērnībā lēkuši pār grāvim. Ja jūs skatījāties uz ūdeni, jūs obligāti ielicāt ūdenī. 100 punkti. 100 punkti ielicāt ūdenī. Nē, ja grāvis ir milzīgi plats, jūs vienalga nevarat pārlikt pāri. Bet vienmēr vajadzēja tēmēt uz maliņu tur, kur ūdens beidzās. Un kaut kā parasti kāja tur arī trāpīja, jo kaut kā tālāk nelecās. Es nezinu, kā jums, man tā strādāja, smadzenes tā strādāja. Tad vēl es kādreiz esmu bērnībā braucis ar riteni pāri par šauru laipiņu grāvim. Ir jāskatās uz priekšu, ja jūs skatāties te, tad jūs parasti nobraucat malā. Kas nav braucis, izmēģiniet šodien, uzvelciet kaut kādus aizsargus, lai neko nesasiet. Tev ir jāskatās uz priekšu. Tev ir jāskatās uz priekšu. Garīgi šeit tas, kas ir rakstīts, stāvēt ticībā, nozīmē darboties saskaņā ar atklāsmi un apsolījumiem, ko Dievs ir devis. Viņi rīkojās saskaņā, viņi gāja, uzvarēja, cīnījās. Un bija lietas, kas bija solītas šodien, un viņi saņēma ticībā, un bija lietas, kuras palika ticībā, tikai skatīšanā viņi neredzēja, viņi skatījās uz priekšu, gaidīdam, ka saņems. Amen? Bet, kad tu esi tā nostājies un stāvi, es jums lasīju, ka Dievs izlēma pārbaudīt Ābrahāma ticību. Dievs izlēma pārbaudīt Ābrahāma ticību. Ja bija izlēmis, man jāsaka. Un tad, kad Dievs pārbauda viņa ticību, kad Dievs pārbauda viņa ticību. Skatieties, 18. pants. Pēc Īzaka tev pēcnācēji tiks nosaukti. Apsolījums, ko Dievs deva Ābrahāmam, ir saistīts ar Īzaku. Kalpones dēlu vajadzēja padzīt, jo viņš nav apsolījums. Kāds atcerās? Ismaels. Īzakā ir apsolījums. Ābrahāms uzticās Dievam. Dievs saka Īzakā. Kad Dievs stādās priekšā vēlāk, viņš saka, es esmu Ābrahāma, Īzaka un Jākaba Dievs, ka viņš ir mūžrunā. Un tālāk viņš tā stādās priekšā. Apsolījums ir Īzakā. Un Dievs saka, man vajag, lai tu upurē. Es gribu, lai tu upurē ne Ismaēlu, ne Sāru, ne Hagari. Nevienu arī no blakus sievām un tiem pārējiem bērniem, kas tur vai jau bija, vai vēl nebija, nesarēķināja ar kalkulātoru, nepaskatījos. Pieņem, ka kādi jau bija. Vismaz Ismaēls bija, Ismaēls pēc tam. Viņam saka, upurē Īzaku. Upurē to, ar ko saistās mans apsolījums uz nākotni. Es jums lasīju, stāvēdami ticībā ir saņēmuši. Un tev pasaka, šī ir svētība un šīs ir svētības turpinājums, neviens cits šitas. Un Dievs saka, upurē. Tur ir rakstīts, ka viņš domāja, ka Dievs viņam radot apkaļ no miroņiem. Viņš bija izlēms, ka viņš upurēs, nav jautājumu. Bet viņš nevienā brīdī neiedomājās, ka Dievs mainīs apsolījuma nosacījumus. Dzirdi mani? Nevienā, kā es to zinu, tāpēc, ka viņš domāja, ka tieši Īzaku Dievs viņam dos atpakaļ no miroņiem. Jo apsolījums bija nevis vienkārši ar kādu no bērniem, bet ar Īzaku. Vajag sagramot? Amen?
Iedomājies? Dievs paprasa to, ko viņš tev ir solījis atdot. Ābrahāma ticība ir tāda, ka viņš saka, ok, ja jādod. Es domāju, ka viņam sirds bija šausmīgi smaga. Es pieņemu, ka bija ļoti smaga sirds. Īpaši, kad Īzaks sacīja, kur ir upuris, viņš saka, Dievs gādās. Dievs gādās, nozīmē, viņš nevar viņam pateikt, man tevi jāupurē. Es tā domāju, ja es kļūdos, lai debes tēvs man piedod. Es domāju, tā ir šausmīgākā diena, kad tēvam ir jāizlem, ko darīt ar savu bērnu. Sūtīt nāvē vai nē. Ja gadījumā būtu karš, jūs pat nezinātu, bērns atnāks apkā vai nē. Ja jums viņš būtu jālaiž karā, jūs droši vien tur pie tām mājām visi jūs sirds satecētu pēdās. Sāk lūgt Dievu no rīta līdz vakaram, lai viņš atnāk mājas dzīves. Viņi aiziet, bet nevienu mirkli Ābrahāms nešaubās un neuzdod Dievam jautājumus. Tu vairs negribi man svētīt? Kas notiek? Tu vairs negribi man svētīt? Kad mums dzīvē, kur Dievs ir devis apsolījumu, sākās grūtības un pārbaudījumi, mēs sakam, nevar būt, ka kaut kas mainās. Acīm redzot, Dievs ir mainījis, iespējams, ka mainās situācija, mainās apstākļi. Mēs vairs nezinām, Dievs svētīs vai nesvētīs, bet ja tu uzticies Dievam, un ja viņš ir solījis, viņš svētīs. Agri izskatās, ka te tomēr nekas nebūs. Es nezinu, kas izskatās, ko tev teica. Ne kaimiņš, ne tavs prāts. Ko tev Dievs teica? Ko tev Dievs teica? Un ja kas, ko Dievs teica, ir kaut kas tāds, kas tev liekas tiek paņemts nost, Dievs nemaina savus nosacījumus. Dievs nemaina savus nosacījumus, bet Dievs pārbauda ticību. Bībele saka, jūs ticība, kas ir vērtīgāka nekā zelts, un zelts taču tiek ugunī pārbaudīts, un tu lieto vārdu kāds, pārbaudītā ticība ir vērtīgāka par zeltu. Ābrahāma ticību vispār var tikai apbrīnot. Viņš nemirkli neapšauba Dievu nolūku, ka viņa svētība būs Īzakā. Nemirkli neapšauba Dievu nolūku, ka viņa svētība būs Īzakā. Tas būtu apmēram tā. Izraels, viņi sola viņu sievest apsolītā zemē, viņi iet tūkstnesī pa ceļam, un viņi salūst. Te nav nekāds apsolījums. Smiltis sandalēs, putekļi pa gaisu, ūdens nav, paipals no debesīm krīt vienreiz, tad nekrīt, manna jālas pašam, galīgi garām. Galīgi garām. Kaut gan viņš jau ir piebāzis pilns kabats ar sudrabu un zeltu un dārglietām. Viņiem lopi ir līdz acīm, jo viņiem pietiek upurēt. Varbūt nav līdz acīm, varbūt ir pār acīm, es nezinu, jo ja jums nekā nav ko ēst, tad jums nav arī ko upurēt. 3 dienas viņi ir bez ūdens, Dievs viņiem iedod ūdeni no klīnas. No klīnas iedod ūdeni. Nezinu, varbūt tur bija vairāki avoti, viens bija gāzēts, otrs negāzēts, trešais ar vēsāks, otrs remdenāks. Dievs jau var iedot. Es zinu, kā viņiem tur bija. Zinu, kā lopiem tīrais, pašiem ar minerālīti bišķi klāt. Bet viņi saka, Ābrahāms nevienā brīdī neteica, laikam Dievs vairs nevar man dot svētību, ja ņem prom Īzaku. Izraels teica, Dievs vai Dievs var iedot to, ko viņš ir solījis. Atšķirību redzat? Un Dievs uz viņiem sadusmojās. Un Dievs Ābrahāmu svētīja un pasludināja par taisnu, jo viņš uzticējās Dievam. Ko es tev gribu izstāstīt? Es gribu tev izstāstīt, ka ir jāstāv ticībā. Tad, kad tava ticība tiek pārbaudīta, tu esi kaut ko Dievu vārdā izlasījis, ka ir apsolījums. Ir apsolījums Bībelē. Pat ja Dievs vēl tev sirdī ir vēl papildus runājis īpaši, tu izlasi, ka ir apsolījums. Tu sāc stāvēt ticībā, tas nozīmē, tu paklausībā Dievam, seko viņam, un Dievs saka, klausies, es gribu, lai tu izdara to un to. Jeb Dievs pieļauj situācijā lietas, kas tev liek domāt, ka tas nenotiks. Tu skaties uz apstākļiem un uz cilvēkiem un so, tas nevar notikt. Pasties, kas notiek. Jūs Latvijā dzīvojat? Jā. Vakaros reizēm ir silts Latvijā, vai ne? Un tad, mīļie latvieši, guļ ar logiem vaļā, tiem, kuriem nav kondicionieris gājis mājās, vai ne? Ja vien jūs neesat ielīdis kažokā un ausainē, tad tuvojaties jau īpaši rudenim, izņemot tās supernaktis. Uz rīta pusi ir
augsts. Man ne? Arī baumo, ka tā salna, kas sāk krist, viņa krīt īsi kaut kur pirms rītausmas uz rīta pusi. Augstāks paliek, vai ne? Ko es stāstu? Daba pati rāda, ka tik līdz pirms saulēkta, pirms tu ieraudzīsi gaismu, var gadīties, ka paliek augsts. Tava ticība sāk drebināties. Tava ticība sāk drebēt. Tu saki, wow! Tas ir brīdis, kad nevajag teikt, nezinu, vai šodien saule uzlēks. Viņa uzlēks. Tad, kad tev ticība sāk drebēt, nevajag teikt, nezinu, vai Dievs izdarīs. Dievs izdarīs. Dievs izdarīs. Ābrahāms uzticējās Dievam. Un viņš dabūja Īzaku atpakaļ, Bībele saka, kā liecību. Dievs bija parūpējies. Izraēls kurnēja un palika tuksnesī. Tu redz atšķirību? Stāvēt ticībā nozīmē nemainīt savu paļāvību uz Dievu pat tad, kad Dievs pārbauda tavu ticību. Amen. Stāvēt ticībā nozīmē darboties paklausībā Dievam, lai saņemtu apsolīto. Stāvēt ticībā nozīmē arī stāvēt ticībā par lietām, kuras nemaz tavā dzīvē nepiepildīsies, kuras Dievs tev ir apsolījis, kas ir priekšā. Amen. Jo, ja Jēzus kavējas nākt, mēs uz zemes šeit viņu nesagaidīsim tā dzīvi. Mēs būsim jau garā, jau augšā pie viņa. Tad, kad viņš nāk, mums dos jaunu miesu, un mēs celsimies augšā pirmie no kapiem. Amen. Pāvils saka, viņš saka, ne visi mēs mirsim. Viņš saka, ne visi mēs mirsim. Tāpēc ir jāstāv ticībā. Ir jāstāv ticībā. Tas, ko es tev gribu izstāstīt, tas, ka Dievs liek upurēt Īzaku, nenozīmē, ka Dievs atsakās no apsolījuma. Āmen. Tas, ka tava ticība tiek pārbaudīta un kaut kas, ko Dievs ir solījis, tev liekas, ka tā situācija paliek sliktāka un Dievs ir solījis un Dieva vārdā tu esi redzējis, tā nav zīme, ka Dievs vairs nespēja vai viņš atsakās no apsolījuma. Amen. Īzaks dabūja visu, ko Dievs ir solījis. Ābrahāms dabūja visu, ko Dievs ir solījis. Un Ābrahāms arī pārstaigāja zemi, par kuru Dievs teica, tu tur nedzīvos, tavu pēcnācēji dzīvos. Un viņa pēcnācēji dzīvoja tajā zemē, joprojām dzīvo. Būs lietas, par kurām Dievs tev dos solījumu, kas piepildīsies tev, un būs lietas, ko Dievs tev atklās par nākotni, un tu staigās ticībā uz Dievu, ka tas tā piepildīsies. Amen. 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 No ticībā sagatavojas šķirs ģimenes glābšanai. Valsts ir uzvarētas, lauvām rīklis aizbāzts. Ticībā. Viņi ir stāvējuši ticībā. Viņi ir stāvējuši ticībā, sveikdam no tādas. Dievs var tevi pārbaudīt. Bet teikšu vēlreiz. Dievs neatsakās no apsolījuma, bet viņš var tevi pārbaudīt. Tas, ko es tev gribu šodien pateikt, saglabā savu ticību uz Dievu, jo to, ko solīs, to Dievs piepildīs. To, ko Dievs solīs, to viņš piepildīs. Tēvs, es tev pateicos par tavu žēlastību, tavs vārds, lai ir svētīts, kungs. Un tu zini, Dievs, ka es lasu šo un es apbrīnoju Abrahāmu par to, cik viņš nelokāmi, skaidri un tieši paklausīja tev, uzticējās. Zinot, ka pat tad, kad tu prasi dot Īzaku prom, kaut gan Īzakā ir apsolījums, zinādams, ka tu nemaini apsolījumu, tu nemaini nosacījumus, tu vienkārši atdos viņu viņam atpakaļ. Un viņš arī viņus saņēma atpakaļ. Tiem no jums, kur lūdzat Dievu, stāvat ticībā par lietām, kur Dievs ir devis apsolījumu, kur Dievs ir teicis, ka tā būs, ka tu esi izlasījis Bībelē, Dievs ir runājis tavā sirdī. Nesaka, ka Dievs vairs nevar to izdarīt. Saka, agri gadi pagājuši, paliek sliktāk. Nesaka, ka Dievs nevar izdarīt. Visu, ko solījis, Dievs spēja un vienmēr izpilda. Dievs ir teicis, mans vārds pie manis neatgriežas tukšā. Tam vispirms ir jāizpilda tas, kam dēļ, jeb kādēļ es to esmu sūtījis. Tā rakstīts Bībelē. Dieva vārds pie Dieva neatgriežas tukšā. Tam vispirms ir jāizpilda tas,
kādēļ viņš ir sūtīts. Un ja Dievs ir sūtījis savu vārdu tavā dzīvē, tad neatkāpies no ticības, nepakļaujies vēlna meliem un nesāc domāt, ka Dievs ir mainījis apsolījumu. Dievs nemaina savus apsolījumus, jo Dieva vārds saka, visi Dieva apsolījumi ir jā un āmen. Āmen. Jēzu Kristu. Dieva vārds tā saka. Dieva vārds tā saka. Tēvs, tev pateicos par tavu žēlastību. Es svētīju tev no vārda, mans kungs Dievs. Tēvs, neviena rakstuzīme nezudīs, un viss tavu apsolījumi Jēzu Kristu ir jā un āmen. Tavu vārdi ir piepildījušies, tie piepildās un piepildīsies. Dievs, es lūdzu par mums, par taviem bērniem. Kad mums ir kārdinājums, kā Izraēlam tuksnesī teikt, klausies, kas notiek? Kas notiek? Nav vēl apsolītā zeme. Kas notiek? Debes Tēvs, tev lūdzu Jēzus Kristus vārdā, Dievs. Palīdzi mums stāvēt ticībā. Ka ja tu mums esi solījis, un pat ja mūsu ticība tiek pārbaudīta, mēs zinām, ka tu nemaini apsolījumu, un tu piepildīsi, ko esi solījis. Es lūdzu, Tēvs, arī to, ka tavu bērni negaida tikai to, kas ir šeit, bet ka viņi gaida arī lietas, kuras tu esi atklājis par nākotni. Ka viņi skatās uz priekšu, Dievs. Ka viņi skatās uz priekšu, ka viņi redz tālāk, mans Tēvs. Tavs vārds lai ir svētīts, ka viņi gaida tevi jauno pilsētu, jauno Jeruzalem, ko tu esi sagatavojis saviem bērniem. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen.